Bet tūdaļ es pierādīšu, ka Latvijā pastāv augsti tehnoloģiski uzņēmumi, kas ar savu produkciju dara godu visiem vietējiem iedzīvotājiem. Volburg ir elektronikas ražošanas kompānija, kas izgatavo elektroniskās ierīces un moduļus. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1996. gadā liela vērība tiek pievērsta jaunu tehnoloģiju attīstīšanai un ieviešanai ražošanā, lai pēc iespējas labāk spētu apmierināt klientu vēlmes pēc kvalitatīvi samontētiem produktiem un pakalpojumiem. Kompānija ne tikai veic spiesto plašu montāžu un lodēšanu, bet arī piedāvā kompleksus risinājumus, kas sevi iekļauj kabeļu un spraudņu izveidu un iestrādi, programmēšanu, elektrisko ķēžu testēšanu, kā arī mehānisko detaļu montāžu. Mūsu mērķis bija attīstīt kompāniju, lai piedāvātu labu servisu elektronikas ražošanā. Un galvenokārt mēs bijām fokusējušies uz Skandināvijas tirgiem un uz Rietumu Eiropas tirgiem. Viesojoties Volburg uzņēmuma ražotnē, raidījuma filmēšanas komandai bija iespēja uzzināt, no kā sastāv elektroierīces. Viss ražošanas process sākas ar klienta pasūtījumu. Kad ir saņemta konkrētās elektroierīces, piemēram, tālvadības pults, mobilā telefona, vadības bloka vai kādas citas ierīces elektriskās plates produkta dokumentācija uz ražotni, no visām pasaules valstīm tiek pasūtītas nepieciešamās detaļas un ražošana var sākties. Dažādu elektrisko ierīču un moduļu ražošana norit vairākos posmos jeb kārtās. Process sākas ar automatizētu virsmas tehnoloģijas montāžu, kad īpašā iekārtā pa vienai tiek padotas plates, uz kurām nākamajā apstrādes kārtā tiek uzklāta speciāla lodēšanas pasta, kuras pamatkomponents ir alva. Tad ar ērgļa acis precizitāti robots uz plāksnēm savieto smalkās detaļas. Līnijas operators veic vizuālu plates un detaļu novietošanas pārbaudi. Un tālāk jau plate pa konvejera lenti tiek padota uz krāsni, kur slēgtā vidē ar karsta gaisa plūsmas palīdzību pasta tiek izkausēta. Tādējādi visas detaļas vienlaicīgi pielodētas platei. Pēc tam seko automātiska pārbaude, un gatavās plates tiek saliktas kasetē tālākai apstrādei. Daži no sarežģītajiem pasūtījumiem tiek pilnībā izgatavoti uz šīs automātiskās ražošanas līnijas. Savukārt citus nepieciešams papildināt ar detaļām, kuras platēm tiek pievienotas manuāli, pielodētas vai pieskrūvētas ar rokām, un šo procesu dēvē par caurumu montāžas tehnoloģiju. Ja tehnoloģiski ir iespējams, arī caurumu montāža tiek veikta uz speciālām iekārtām. Kvalificētu darbinieku un augsto tehnoloģiju sinerģijas rezultātā Volburg spēja piedāvāt kvalitatīvu apakšuzņēmēju servisu. Mēs investējām katru gadu mazliet, bet investējam tehnoloģijās vispirms, kompetence cilvēkos un kompānijas attīstība arī. Es domāju, ka Latvijas ražotājiem nevar iztikt bez augstu tehnoloģiju un augsta līmeņa kompetences. Un ja būs tehnoloģijas un kompetence, tad varam domāt par rezultātiem. Visas gatavās plates iziet kvalitātes kontroli, tiek rūpīgi pārbaudītas, samontētas, saprogrammētas un notestētas. Un tad tās dodas pie sava pasūtītāja visā pasaulē – Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Vācijā un citviet. Protams, mēs gribam attīstīties un paplašināt tirgus. Un šobrīd mēs domājam par autobūves sektora attīstību. Mēs šeit esam jaunajā cehā šobrīd. Un ir cerības, ka nākošgad te būs vairāk cilvēku, vairāk darbu. Un tas nozīmē, ka mums jābūt vēl gudrākiem, ja? Mums jāmācās, mums jādarbojas ar automotīvu certifikāciju. Un tas ir viens mērķis, otrs ir kompānijas attīstība, tā skaitā uzņēmuma vadības sistēmas attīstība un personāla attīstība. Veiksmīgas uzņēmēju darbības formulas pamatā pirmām kārtām ir laba doma, jo pievienoto vērtību rada inženieru doma. Un otra lieta, kas ir, tā ir veiksmīga sadarbība. Jo viens cilvēks bieži vien nespēja realizēt šo te ideju, tāpēc, kad ir tehnoloģiskais laikmets. Un katram jānodarbojas ar to, ko viņš spēj vislabāk. Un tad, kad ir veiksmīga sadarbība, ir arī labi rezultāti.
Vēl es gribētu tādu vienu lietu piebilst, ka varbūt būtu grūti mūsu mērķi sasniegt, ja mums nebūtu arī Latvijas investīcija aģentūras atbalsts. Jo, piemēram, šogad mēs bijām Lielbritānijā izstādē un bija gana laba atsaucība. Tad, ja ir atbalsts biznesam no valsts puses, tās lietas iet daudz labāk.